Labdien, dāmas un kungi! Man sauc Mārtiņš Meijers un esiet sveicināti Valmieras drāmas teātra preses konferencē. Mēs esam Evitas Sniedzes kabinetā, Valmieras teātra direktoras kabinetā, un mums ir uzaicināti visi režisori, kuri šogad šeit iestudēs izrādes. Un vispirms es gribētu dot vārdu Evitai Sniedzei, lai viņa pastāsta dažas lietas par teātra pagājušo sezonu un jauno sezonu. Šobrīd mēs jau varam skatīt divas brīnišķīgas lietas, kas notikušas Valmieras teātrī. Pirmais, ko skatītāji redzēs, ejot pirkt biļetes, ir absolūti izmainījusi izskata kases telpa. Un tā ir kļuvusi tiešām tāda 21. gadsimta teātra telpa. Un skatu arī, jā, un es nezinu, vai tu jau esi to redzējis un novērtējis, bet scenogrāfi Reinis Hanovs un Mārtiņš Vilkārs galvenokārt izkaroja, ka šī skatu tad melna tagad ir iegūst melnu veidolu, un viņa nav apaļa, nav arkveida, viņa ir tāda skatuves kārba, tāda, kāda jābūt skatuvei, kas ir melna, lakoniska un asketiska un ļauj tajā plosīties aktieru kaislībām. Izrādes mēs turpinām spēlēt tādā pašā intensitātē, kam klāt nākas ļoti būtiska nianse viesizrādes, ne tikai uz Rīgu, kas notiek augustā un pēc tam arī sezonas laikā Dzirgpastā, kur tās vienmēr ir izpārdotas, bet sagādā grūtības mums plānošanā, bet mēs to darām, tāpēc, ka tā Rīga ir svarīga un Rīgas skatītāji ir svarīgi. Bet tas galvenais, ka tās viesizrādes notiek pa Latvijas pilsētām. Un nākošā gadā mēs dosimies arī lielā tūrē ar Klaidoņu lūkšanā, mēs dosimies uz Kurzemi. Jaunie studējumi būs daudz, bet es domāju, ka svarīgi nav kvantitāte, svarīgi ir, ka šajā gadā mums uzsvars tiek likts uz klasiku. Es ceru, ka aktieriem būs gandarījums par skaistām lomām, jo tiešām vienīga klasika. 1. augustā savu pirmizrādi piedzīvoja izrāde Ines Mičulas režijā. Viņa darbu jau pēc šīs izrādes iesāka pagājušajā sezonā. Un šīs izrādes nosaukums ir Eņģeļa kreisais spārns. Šo materiālu atradu ļoti nejauši, un viņa pati to nezina, bet Indra Roga iepazīstināja mani ar šo lūgu. Tur bija tāds stāsts, ka ļoti daudz gadus atpakaļ es palūdzu Indrai Rogai noskatīties viņas izrādi Divas sirdis ierakstā. Un Indra man iedeva reizē arī Efrosa izrādi, Daļša cišanā. Un tur bija tātad šis materiāls, šī lūga amerikāņu. Protams, noskatoties to izrādi, man uzreiz radās vēlme izlasīt lūgu. Un lūga ilgi gaidīja savu laiku, ilgi gaidīja brīdi aktierus un teātri. Sagaidīja, es domāju, ļoti veiksmīgi. Tā kā katrai paaudzei savs aktieris, katram skatītājam, es arī domāju, sava tēma un pieredze noderēs, lai izjustu lūgas tēmu ļoti individuāli. Tas ir jauniešiem vai? Ne tikai, nē. Visiem tā nav. Tā ir cilvēkiem, kuriem rūp mīlestība, savu tuvāko mīlestību, ģimene, kas ir gatavi domāt par tādām lietām. Tādiem. 11. septembrī visiem zināmā latviešu autora dzimšanas dienā pirmizrādi piedzīvos izrādi pašiem jaunākajiem skatītājiem, bērniem un tiem, kuri iespējams uz teātri nāk pirmo reizi, kuriem tā būs pirmā pieredze. Reinis Hanova izrāde Bērns vārdā Rainis. Sākumā bija ideja. Un ideja bija aktrise Inese Eramutē, kas uzaicināja Mārtiņu. Un abi divi brīnišķīgi izlēma aicināt komandā mani. Tas, protams, režisoram milzīgs prieks, ja aktieri uzaicina projektā, kas kaut kādu dod papildus stimulu ļoti koncentrēties, savākties un mēģināt saprast, kas tā ir par ideju, kāpēc aizrāvusies. Un tas labākais bija tas, ka Inese bija piedzimusi tikai ideja par to nosaukumu, Bērns vārdā Rainis, nosaukumu bērnu izrādēja. Un dzimusi tā doma bija Esplanādē ejot gar Raiņa
pieminekli un redzot, ka tur apkārt spēļu laukumā bērni dzīvojās uz batutiem, lēkā, tur pat izīrē tās braukājošās mašīnas un ārprātīgi dzīvība, un tur stāv pa vidu Rainis. Sezonas pirmā pirmizrāde lielajā zālē būs Mihaila Bulgakova, Meistars un Margarita. Indras Rogas režijā. Pagājušā gadā, manuprāt, tad, kad mēs strādājām šeit ar doktoru Živāgo, režisoru dzīvoklī Vētras laikā, tika dots solījums iestudēt Meistaru Margaritu. Un, acīm redzot, Bulgakovs vēlējās, lai tas notiek tieši šeit. Tāpēc tas notiek tieši šeit. Runāt par Meistaru Margaritu vajag vai nu 6, 10, 12, 24, 36, 50 un tā tālāk stundas, vai arī daudz nepļāpu. Aicinu uz izrādi. Cerams, ka 2. oktobrī viņa tiešām arī būs. 15. oktobrī LMT Mansardas zālē pirmizrādi piedzīvos Reinis Juhānova izrāde. Atpazīst dzejas krājums Sarkanās puķis. Izlasot Sarkanās puķis, ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir darbs, kuram šodien kurš šodien ir ļoti spēcīgs, tieši dēļ savas tās galvenā liriskā varoņa, ārkārtīgi spēcīgās vēlmes izpaust sevi, atrast savu vietu pasaulē, kur ir galīgi nestabila, un pasaulē, uz kuru praktiski nevar paļauties. Un tā ir liela, bet tajā pašā laikā ļoti saprotama tēma. Un dzeja ir tā labākā valoda, kurā to runāt. 30. oktobrī apējā zālē pirmizrāde piedzīvos Vara Braslas izrāde Rudenīgais blūss. Jā, tur ir diezgan daudz komiskie momenti. Raksturi ir ļoti interesanti uzrakstīt, manuprāt. Ļoti, manuprāt, atbilstošas arī dāmas, kas to spēlēs. Un kaut kāds jau tāds, kā jau blues nosaukumā, tas blues, ir arī kaut kāds noteikts smeldes moments. Bet tas, tā teikt, nebūs melnos toņos un liela aizgāja apraudāšana. Ir labi, ka arī vecākā gājuma aktieri šeit, tā teikt, lielās lomās. Vienīgais vīrietis, kas tur parādās, tas ir Rihards Rudāks, un tāpēc viņam būs ko turēt. 29. novembrī LMT Mansardas zālē pirmizrāde piedzīvos Raina dzejas krājums Vētras sēja Reinis Juhānova režijā. Smaidam? Tas ir viens patiesībā pat ļoti ārēji arī nemiera piepildīts darbs, kurš runā par cilvēku, kuram ārkārtīgi rūp, kas notiek apkārt, kas notiek, kā veidojās sabiedrība, kā veidot sabiedrību. Un tur ir tad tie divi pretņi. No vienas puses tie ir inteliģenti, gudri, lietas tā saprotoši jauni cilvēki, kas vēlas kaut ko mainīt un darīt. Un no otras puses ir tas, ka tomēr 20. gadsimts mums ļoti rāda to, ka
vienas patiesības ideoloģija nenoturās, ka tas vienkārši šajā pasaulē nestrādā. Lai cik brīžiem sevišķi jaunībā neliekas, bet ja visi domātu tā kā es, un ja mēs visi darītu vienādi, tad mēs tiktu uz laimīgā zara. Režisors Mārtiņš Eiha jau vairāk kārt ir iestudējis Gunāra Priedes lūgas. Šogad, 17. decembrī, būs pirmizrāde viņa iestudētajai Gunāra Priedes lūgai Smaržo sēnes. Manuprāt, viņš ir viens no iestudējamākajiem latviešu autoriem. Jā. Un tev viņš ļoti patīk? Patīk meitenes. Manā gadījumā man liekas, ka tur ir ļoti daudz tēmas, par kurām runāt, un šī gadījumā par Smaržo sēnēm, ne tikai par pašu lugu un tajā skartajām tēmām, bet arī par to, kas tajā brīdī, kad luga nāk pasaulē, kas tur apkārt notiekās un kā ļoti liela daļa Latvijas radošās inteliģences tajā brīdī Gunāra Priede vienkārši nodod. Arī par to mēs runāsim. Tas nebūs tikai tīri luga, bet mēs arī apskatīsim komentārus apkārt, kas notiek tajā brīdī ar latviešu inteliģenci. 2016. gada 22. janvārs. Feliks Deļš, Maksims Gorkijs, Zikovi. Это пьеса Горького, пьеса, которая давно не ставилась. И, по-моему, в Латвии делалась только в Валмирском театре, когда-то очень давно Кrodером. Пьеса очень интересная, потому что она говорит о людях, а не о социальном каких-то аспектах. И поэтому мне эта пьеса и понравилась, что она только о людях, только об отношениях между людьми и то, как они живут свою жизнь. 19. februārī pirmizrāde Harija Gulbja lugai Medību pils. Režisors Jānis Znotiņš. Stāsts tiešām ļoti romantisks, ļoti skaists. Harijs Gulbs ļoti interesanti uzrakstījis tieši režisoram, un tas bija, jo šī lūga man jau no studiju laikiem. Pie Bībera lasot dažādas lugas, es šai lugai uzdūros un meklējot, tā teikt, un pārskatot to materiālu, ko es esmu iepazinis, es atkal netīšām uzdūros. Man bija pilnīgi pārliecināba, ka vajag latviešu autoru lūgu. Tas ir stāsts par to, kā mums ir, cik ļoti mums ir nepieciešams novērtēt to, kas mums ir dots. Un nevienmēr skrienot un meklējot kaut kādas lietas, kas mums liekas, ka mums vajadzētu dot to laimes sajūtu, pēc kuras mēs visi tik ļoti tiecamies. Jā. 24. martā pirmizrāde Aspazijas lugai Vaidalota. Režisore Inese Mičula. Iniciatīva nāca konkrēti no Valmieras teātra ar piedāvājumu, ka Vaidalotai ir sastāvs šeit uz šiem aktieriem, un es domāju, kāpēc ne. Protams, tas ir liels pārbaudījums, ķerties pie klasikas un tam līdzīgi, bet mēs esam mūsdienīgi cilvēki ar mūsdienu skatienu arī uz klasiku. Man ir interesanti. Es domāju, ka tas ir izaicinājums visiem mums Aspazīt tieši Aspazīt. Es gribu paskatīties ar to ar savām acīm, ar savām kā sieviete, jo Aspazija Mirdza un Asja ir tādas sievietes, tas viss ir process, jā. 15. aprīlī Dāvi Auškāpa debija Valmieras teātrī.
Henrika Ibsena Celtnieks Sulnes. Man ļoti patīk atmosfēra, noskaņa šeit teātrī. Un tāpēc tiešām ar nepacietību gaidu, kad es varēšu šeit sākt strādāt. Šajā lugā ir runa par mākslinieku un viņa ideāliem, par to, cik mākslinieks ir šiem ideāliem seko vai viņus nodod. Bet es domāju, ka tur, kā lai saka, katrs cilvēks sevī var saskatīt mākslinieku, un tāpēc, man liekas, tas ir pa katru no mums. Un tā vienkāršākiem vārdiem izsakoties, tas ir par to, neizmainīt sev sīknaudā, tā tad neejot plašumā, bet atrast to vertikāli sevī un kāpt pa tām kāpnēm. Un visbeidzot, 21. maijā Viestura Mekšāna izrāda Tarelkina nāve. Tarelkina nāve tiek uzskatīta par vienu no spilgtākām satiriskajām komēdijām, tieši, kas kritizē esošo varu. Un, viņa iet Gogoļa, tradīcijas pēdās, kā arī vispārējā 19. gadsimtā dramaturgi ļoti ietekmējās no Gogoļa un ar ļoti spilgtiem raksturiem, ar ļoti komiskiem, izzīmētiem, ļoti garšīgiem tēliem, aktieriem tur ir atspērties, ko darīt. Un es domāju, ka potenciāli šai izrādē vajadzētu būt ansambliskai pirmkārt, ļoti veiksmīgam ansambļu darbam. Vismaz es uz to centīšos panākt un uz to mēs iesim ar vismaz divām ļoti labām galvenajām lomām. Mēs plānojam to kā spēles teātri, tā ir spēles lūga, nepavēlti arī Meyerholds, kurš ļoti pazīstams ir, tādu spēles teātra izjūtu un tajā laikā ļoti tādu progresīvu spēles teātra inovāciju ieviesē Krievu teātrī. Arī iestudējis ir Suhalu Kubiļinu vairākas reizes. Un arī Gogolu viņš iestudējis, bet katrā ziņā, kāpēc es atsaucos uz Meyerholdu, ir, ka mēs iespējams mēģināsim izmantot viņa metodes, viņa pāranalizēsim viņa vispār darbību kā tādu un pielietosim to arī pie mūsu izrādes. Tāda lūk būs Valmieras teātra jaunā sezona. Daudz klasikas, gan latviešu, gan ārzemju. Būsim priecīgi jūs šeit redzēt un jūs satikt. Lai veicas jaunajā teātra sezonā.